Nu, labdien! Lūdzu pastāstīt, kas šeit notiek? Šeit ir bērnu apģērbu un mantu tirdziņš. Šeit ir sapulcējušās mammas, kuras vēlās piedāvāt savu bērnu mantas un drēbes, no kā viņi ir izauguši, kas viņiem pašiem vairs nav vajadzīgs. Un ir arī mammas, kuras pašas izgatavo kaut kādas smukuma lietiņas mammām, bērniem, un viņi arī šeit var piedāvāt savas vai nu attīstošās rotaļlietas vai rotas lietas, visādas mantas. Un ir arī tāds stūrītis dāvinu šeit tālāk, kur var mammas atstāt vienkārši drēbes, kuras ir žēl izmest laukā, bet nav kam atdot. Un tad mēs varam šeit uztaisīt tādu apmaiņu tiem, kam vajadzīgs kaut kāds drēbītes, tie atnāk un sameklē to, ko viņiem vajag. Kāda ir atsaucība? Atsaucība patiesībā ir ļoti liela interese no tirgotāju puses. Un patiesībā mēs nemaz visus gribētājus nevarējām šeit izvietot, jo telpas ir tik, cik viņas lielas ir, bet atsaucība ir ļoti liela. Šobrīd šeit atrodas 35 līdz 36 tirgotāji, kas piedāvā savu precīti. Un, kā jūs redzat, nāk arī apmeklētāji. Šobrīd jau mēs no 11. šeit esam. Ir jau lielais, laikam, tas vilnis jau ir noskrējis. Visi bija uz 11. sanākuši, un tagad šeit bišķiņ tā mierīgāk ir. Un kā radās šī iecere? Iecere radās pavisam vienkārši. Es pati arī esmu mamma 2 maziem bērniem, un kad mēs izaugām no savām lietām, es vēlējos notirgot savas lietas, un apmeklējot visus tirgošanas portālus, es ieraudzīju, cik liela ir interese un vajadzība pēc kaut kādām mantām un lietām. Taču ir tā, ka neklātienē ir ļoti grūti kaut ko nopirkt. Kaķi maisā ir ļoti grūti nopirkt, tā sakot. Un gribās visu pataustīt, apskatīt, uzmērīt. Un tad ir tā, ka klātienē satiekoties ir daudz foršāk to visu apskatīt, apčamdīt un izvēlēties tieši to atbilstošo izmēru un krāsu un visu pārējo. Telpas ir, kāpēc ne? Un īpašnieki atļauj šeit rīkot šādu tirdziņu, un mēs esam šeit pirmo reizi savākušies. Un ir doma šādus tirdziņus rīkot arī turpmāk. Iespējams, ka nākamais jau būs maijā. Mēs tā domājam, ka tas varētu būt pirms sezonas sākuma. Tātad pirms vasaras sākuma tas varētu būt maijs, un tad atkal pirms rudens sākuma tas varētu būt augusts, kaut kur tā apmēram. Informācija būs gan šeit kafejnīcā, gan tiks sūtīts mēdījiem, informācija gan uz e-pastiem tiem vecākiem, kas ir pieteikušies šobrīd dalībai, un tie, kas apmeklē bērnu rītus šeit, jo šeit ne tikai tirdziņš tagad ir, bet ir arī bērnu rīti reizi mēnesī, 2. vai 3. mēneša svētdienā ir parasti bērnu rīti arī šajās telpās notiek. Paldies jums! Lūdzu, veiksmīgi!